Ik pa laikam mēs sastopam situāciju, kad ādas audzēji, diemžēl tā skaitā arī melanoma, ir izveidojusies ķermeņa vietās, kuras nav acīm uzreiz pamanāmas. Piemēram, tā ir galvas matēnā daļa, aiz austiņām, kāju pirkstu starpās, pašas pēdas, kā arī mugura. Un šīs ir tās vietas, kuras mūsu acīm nav uzreiz pamanāmas. Veicot ādas pašizmeklēšanu reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos, mēs ieteiktu pievērst uzmanību ne tikai sejai, vēderam, rokām, bet arī paņemt spoguli, paskatīties, kas notiek uz muguras, palūgt mājiniekus, lai paskatās, kas notiek galvas matēnā daļā, noteikti apskatīties sēžas vietu, augšstilbus, pacelt pēdiņas un apskatīties, kas notiekās starp pirkstiem, jo šīs ir tā saucamās slēptās vietas, un tur ik pa laikam mēs atrodam šos dažādos ādas audzējus, arī melanomu. Veicot šo ādas izmeklēšanu, mēs noteikti varam palūgt mājiniekus, vīru vai sievu vai bērnus, vai kādu citu radinieku, kas noteikti var palīdzēt aplūkot mums šīs grūti sasniedzamās vietas. Mēs kā ādas ārsti un arī pacienti aicinam ar ķermeni saistīto profesiju pārstāvjus, kā frizierus, manikīru, pedikīru speciālistus, masierus, kuri savā ikdienā vairāk redz šo ādu, pievērst uzmanību pacienta vai klienta ādas veidojumiem. Vai ir kāds jauns parādījies, ja tas, piemēram, jau ir ilgāku laiku zināms klients, vai mēs redzam kādas izmaiņas esošajā veidojumā, noteikti pievēršam tam uzmanību, izstāstam to pacientam, un šis ieteikums noteikti palīdzēs arī ātrāk atklāt mums kā ārstiem ādas audzējus un arī palīdzēs saglabāt cilvēku veselību un dzīvību.